Labrīt, kolēģi! Es ceru, ka jūs mani redzat un dzirdat. Paldies, Una, par ievadvārdiem. Jā, šodien pirmsvētku dienā parunāsim par iepirkuma procedūrām un kā izvēlēties sev labāko. Jā, runāsim stāstīšu apmēram stundu. Jā, un tātad, ja jautājumi, rakstiet čatā. Pirmais, ko gribu pastāstīt. Tātad, lai pareizi izvēlētos iepirkumu, kādu jūs gribat veikt, lai izvēlētos iepirkuma procedūru, iepirkuma veidu, jums ir vispirms jānosaka iepirkuma līguma veids. Kāda iepirkuma līguma veidi var būt? Tātad publisko iepirkuma likums būtībā iedala 3 šos te veidus. Tas ir būvdarba līgums, preču piegādes līgums un tad pakalpojumu līgums. Ja ar būvdarba līgumiem vairāk vai mazāk nosacīt viss ir skaidrs, būvdarba līguma tātad ir visi tie darbi, visi tie pakalpojumi, kas ir iekļauti publisko iepirkuma likuma pirmajā pielikumā, tad interesanti sāks ar pakalpojumiem, jo pakalpojumu definīcija būtībā pasaka to, ka pakalpojumi ir pārējie pakalpojumi, kas nav iekļauti pirmajā pielikumā. Tātad viss, kas paliek pāri pēc pirmā pielikuma, būs pakalpojumu līgumi. Un tad paliek preces un piegādes. Tātad preces ir būtībā piegāžu līgumi, kas var ietvert arī nomu. Tātad arī, ja jūs, piemēram, nomājat mašīnu, arī tas visdrīzāk būs piegāžu līgums, tā būs preču piegāde. Tālāk jau ejot secīgi pa soļiem, jūs esat tagad apmēram noskaidrojuši par to, kas ir jūsu iepirkuma priekšmets, kāds ir jūsu līguma veids. Būtiski ir saprast arī līguma cenu robežvērtības. Tātad līguma cenu robežvērtībām tā doma ir tāda, ka pie konkrētas līguma vērtības jums ir jāievēro konkrēta, teiksim, iepirkuma procedūra vai iepirkuma veikšanas kārtība. Iepriekš neminēju par šo te publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma pakalpojumiem, jo tie arī tiek atsevišķi izdalīti, jo 2. pielikuma pakalpojumi ir tādi īpaši pakalpojumi, kuriem ir atvieglot iepirkuma veikšanas kārtība. Par to, protams, pastāstīšu arī tālāk, vienkārši, lai jūs saprotat, kāpēc viņi ir tā īsti atsevišķi nodalīti, kā tāda īpaša pakalpojuma vienība. Jā, tātad, kas ir jāatcerās? Būtībā droši vien galvenais ir atcerēties, ka tā pirmā līguma cena robežvērtība publisko iepirkumu likumam ir 10 000. Tātad 10 000 precēm un pakalpojumiem ir tā sākuma vērtība, no kura ir jāpiemēro publisko iepirkumu likumu. Šajā gadījumā 9. pants. Būvdarbu tā sākotnējā vērtība ir nedaudz lielāka, tie ir 20 000, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, attiecīgi, ja jūs pērkat kādas preces vai pakalpojumus, un jūs paredzamā līguma cena nesasniedz 10 000, jūs iepirkumu veicat saskaņā ar savu iestādes iekšējo kārtību. Tāpat arī ar būvdarbiem. Tātad, ja jūs iepērkat būvdarbus un šo te būvdarbu paredzamā vērtība jums nesasniedz 20 000, jūs šo iepirkumu veicat saskaņā ar savu iestādes iekšējo kārtību. Tālāk jau skatāmies, kas notiek ar lielākām naudiņām. Tātad, ja preces vai pakalpojumi tomēr jau sasniedzam 42 000, jūs vairs ar publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumu netiekat cauri, jums jau ir jāveic kādu no iepirkuma procedūrām. Būvdarba līgumiem atkal šis slieksnis un arī amplitūda ir lielāka. Iepirkuma procedūra tātad sākas no 170 000. Tālāk ir arī lielie sliekšņi, ministra kabineta noteiktie, no kuriem tad atkal jums ir jābūt šeit publikācijai oficiālajā vēstnesī. Tālāk īpašs regulējums ir pārtikas piegādēm. Šeit ir tā nianse, ka uz pārtikas piegādēm attiecās arī ministru kabineta noteikumi 353, kā mēs viņus zinām, kā zaļā publiskā iepirkuma, ZPI noteikumi. Un tas, ko paredz likums, ir
ja jūs iepērkat pārtikas preces un piemērojat šos MK noteikumus, tad jūs varat nepiemērot publisko iepirkumu likumu, bet piemērot šos te MK noteikumus. Tas ir, lai salāgotu ar ēdināšanas pakalpojumiem, jo ēdināšanas pakalpojumi ietilpst otrā pielikuma pakalpojumos, un tur arī, kā jūs redzat, šis tas slieksnis ir 42,000. Tātad, ja jūs piemērojat MK noteikumus pārtikai, ja jūs piemērojat pārtikai MK noteikumus, tad no 10 līdz 42,000 jūs veicat iepirkumu saskaņā ar MK noteikumiem, bet pilu varat nepiemērot. Tātad tālāk par publisko iepirkumu likuma otrā pielikuma pakalpojumiem. Jā, kā jau minēju, otrā pielikuma pakalpojumi ir tādi, kuriem ir tāda vieglāka norise. Tur nav noteikti tāda konkrēta procedūra, bet vienkārši uzskaitīti panti. Un tad šeit šis slieksnis ir tā lielos vilcienos jāsaka no 42,000, un tad līdz 42,000 jūs veicat iepirkumu saskaņā ar savu iestādes iekšējo kārtību. Šeit gan atkal ir izņēmums, un tie ir apsardzes pakalpojumi. Proti, ja jūs pērkat apsardzes pakalpojumus, tad gan arī no šiem te 10 līdz 42,000 ir jums jāpārbauda izslēgšanas noteikumi, kādi tie noteikti 9. pantā. Ir bišķiņ sarežģīti, bet droši vien, ja jūs lasīsiet publisko iepirkumu likumu 10. pantu, tur tas ir uzrakstīts, un var diezgan samērā viegli var izsekot līdzi. Nākamais publisko iepirkumu likuma otrā pakalpojuma slieksnis ir 750,000. Tas ir slieksnis, no kura ir jābūt publikācijai Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī, kā mēs viņus saucam par šiem te ministra kabineta sliekšņiem. Vēl pie šī otrā pielikuma pakalpojumiem ir tāds izņēmums attiecībā uz mācību prakses vai studiju prakses vai darba vidē balstītiem pakalpojumiem. Tajā brīdī tur vēl nāk klāt arī veselības dažādi aprūpas pakalpojumi. Un tajā brīdī, jā, šis slieksnis ir 750,000, un tad līdz šiem 750,000 jūs varat veikt iepirkumu saskaņā ar savu iekšējo kārtību, bet tātad, jā, atkal pārsniedz 750,000, tas būs tad jau jāveic iepirkums 10. panta kārtībā ar publikāciju oficiālajā vēstnesī. Zinu, ka izskatās šausmīgi sarežģīti, ka sliekšņi šeit varbūt liekas šausmīgi liels muģeklis, bet gadījumā, ja jums gribas vēl tādu apkopojumu, iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ir tāda bukleta par līgumcenu robežvērtībām, tad arī tos var paskatīties. Vienkārši tur ir tā smukāk un varbūt mierīgāk, tad var piesaisties un apskatīties, bet, ja jums gribas tā kārtīgi juridiski šo visu redzēt, tad var skatīties ministra kabineta noteikumos, kuros tad ir noteikti šie te līguma cenu robežvērtības, un publisko iepirkumu likuma savukārt 9. un 10. pantā šie te sliekšņi ir noteikti attiecīgajos pantos. Bet, iesim jau tālāk, sāksim tātad ar pirmo regulējumu, tādu pirmo pakāpi, no kura pasūtītājiem ir jāveic kāds iepirkums, tātad tas ir PIL 9. pants. PIL 9. pantu mēs sarunu valodā zinām arī kā mazo iepirkumu, jo kādreiz bija tāds priekšstats, vai tā doma 9. pantam bija tāda, ka ņemot vērā, ka tur ir samērā mazas naudiņas, ko mēs tērējam, tad arī, teiksim, tam iepirkumam būtu jābūt vieglākam, tādam atvieglotam. Protams, laika gaitā viņš iespējams ir apaudzis ar visādām prasībām un noteikumiem, bet vienalga viņš ir palicis tāds, ar domu, ka šeit ir varbūt kaut kādā brīdī mazāk izslēgšanas noteikumi. Viņš nevar apstrīdēt iepirkuma uzraudzības birojā, bet, jā. Ko es jums īsumā gribu pateikt par 9. pantu? 9. panta iepirkumi, tātad jūs veicat no 10 līdz 41,999
eiro, precēm un pakalpojumiem, savukārt būvdarbiem tātad no 20 līdz 169. Piedāvājuma iesniegšanas minimālais termiņš ir 10 darba dienas, bet, ja jūs veicat grozījumus, tad arī pēc tam piedāvājuma iesniegšanas termiņam ir jābūt 10 darba dienām. Ievērojiet darba dienas. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments nav tieši paredzēta tāda iesniegšana, taču gadījumā, ja tomēr pretendents iesniedz, jums viņš ir jāpieņem un jāvērtē. Sarežģīts jautājums, saprotu, bet tā tas ir. Izslēgšanas noteikumi ir noteikti 8. un 9. daļā. Teorētiski pat varētu, cik korekti ir teikt, ka viņi tur ir noteikti, jo būtībā viņi ir noteikti 42. pantā, 8. un 9. daļa vairāk nosaka šos te attiecināmos izslēgšanas noteikumus un to pārbaudas kārtību. Un tad ir arī atvieglotā kārtība, 9. panta 21. daļa. Savulaik viņa tika saukta kā mazā saruna procedūra, jo ir līdzīgi noteikumi. Manuprāt, mazā saruna procedūra varbūt pat ir bišķīt vieglāka kā īstā saruna procedūra, jo tie nosacījumi ir bišķīt vieglāki kā īstajai lielajai saruna procedūrai. Kādas tad ir atšķirības starp 9. panta iepirkumu un iepirkumu procedūrām? Teorētiski ir tā, ka tas sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir īsāks. Tomēr, ja gadījumā jūs izdarat grozījumus, tad tomēr tas grozījuma termiņš pašā pamatā ir tomēr garāks kā iepirkuma procedūrām. Nav tātad tik liels izslēgšanas iemeslu tvērums, kāds ir iepirkuma procedūrās. Iepirkuma procedūrās ir pilns 42. pants, 9. pantā tomēr ir bišķīt samazināts tas apjoms. Interesanti, ka 9. panta kārtībā veiktam iepirkumam nav jāpievieno līguma projekts. 9. pants to neparedz. 9. pants paredz to, ka jūs nolikumam pievienojat, nolikumā iekļaujat būtiskās līguma sastāvdaļas. 9. pantā nav arī paredzēts nogaidīšanas termiņš, un tas nozīmē to, ka būtībā tad, kad pasūtītājs izvērtē piedāvājums, pieņem lēmumu slēgt līgumu, viņš to arī būtībā uzreiz var darīt. Jo iepirkumam, tātad 9. panta kārtībā veikt iepirkumu, viņi nevar apstrīdēt iepirkumu uzraudzības birojā, bet tikai tiesā. Kādi vēl ir biežākie jautājumi? Vai 9. pantu tātad var piemērot, ja paredzamā līguma cena nesasniedz piemērošanas slieksni? Tā gluži varbūt līdz galam nav, jo it īpaši pastāv risks, ka varētu pāriet pār tam slieksnim tas līgums, tad vienmēr drošāk tomēr ir veikt iepirkumu, nekā knapināties un mēģināt palikt zem slieksnī. Nevar slēgt vispārīgo vienošanos. Vispārīgo vienošanos var slēgt, tas nav aizliegts. Nevar piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmējus arī var piesaistīt. Šeit uzreiz var minēt, ka tas, es negribu teikt aizspriedums, bet tāds priekšstats ir radies, tāpēc, ka vismaz kādreiz nebija tā norāda nekur 9. pantā uz apakšuzņēmējiem, tāpēc arī bija, tā kā tas nav rakstīts, tad to nevar darīt. Bet tā gluži nav aizliegums, nav, tātad, ja tas nepieciešams, tad to var darīt. Var turpināt iepirkumu un slēgt līgumu, ja iesniegt arī piedāvājumu, kuru līguma cena pārsniedz 9. panta slieksni. Ja visi piedāvājumi pārsniedz slieksni, tad līgumu slēgt nevar, jo pāri slieksnim jūs iet nevarat ar savu noslēgto līgumu, tātad tajā brīdī gan ir jāpārtrauc. Bet, ja, protams, ir kādi piedāvājumi, kas ir pār slieksnim, kādi, kas nav, tad gan vienmēr ir jāskatās pēc būtības, kā teiksim, kādā situācija ir pēc būtības, kāda bija jūs tur sākotnēji noteiktā paredzamā līguma cena, un teiksim, cik arī daudz varbūt tie piedāvājumi ir pār slieksnim un cik nav. Tā, šeit jūs redzat schēmu 9. panta, kā, teiksim, viņš izskatītos dzīvē, nosacīti dzīvē, kā viņš šematiski vairāk izskatās. Pirmā daļa, kas ir būtībā jebkurā iepirkumā, ir
iepirkuma sagatavošana. Tas ir, jūs sagatavojat visu dokumentāciju, izveidojat iepirkuma komisiju, publicējat, un tad jau sākat publicēt visus dokumentus. Tālāk nākamā daļa ir piedāvājuma iesniegšana, kuras laikā, tātad piedāvājuma iesniegšanas laikā jūs atbildat arī uz jautājumiem, ja kāds, teiksim, tos ir uzdevis, jūs izdarat grozījumus, ja tas ir nepieciešams, un beigās atverat piedāvājumus. Tālāk sāks piedāvājuma vērtēšana, kurā tad jūs attiecīgi izvērtējat piedāvājumus, ņemot vērā tos kritērijus, ko esat noteikuši, pieņemat starplēmumu, pārbaudat izslēgšanas noteikumus, un tad jau tālāk virzamies uz līgumu noslēgšanu, kad jūs pieņemat jau gala lēmumu par to, kuram pretendentam būtu piešķirams līguma slēgšanas tiesības. Tad informējat pretendents par pieņemto rezultātu, atceraties nosacīto bonusu par to, ka jums nav nogaidīšanas termiņš, slēdzat līgumu, un pēc tam jau publicējat, tātad sāks līguma izpilde, un jūs publicējat paziņojumu publikāciju vadības sistēmā, publicējat līgumu elektronisko iepirkumu sistēmā, un tad līguma izpildes gaitā, protams, varat veikt grozījumus, un tad, kad jau līgums ir noslēdzies, tad publicēt paziņojumu par līguma izpildi. Ko gribu vēl pieminēt par 9. pantu? Šis, protams, tiešām ir ļoti tāds skrējiens cauri 9. panta regulējumam, bet iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ir gan prezentācija par 9. panta kārtībā veiktiem iepirkumiem, gan arī video lekcija. Tātad, ja jums ir nepieciešams tāds sīkāk izpratne, kaut kādas nianses, tad skatieties, sameklējiet un noskatieties šo lekciju. Viņa ir ļoti izsmeļoša un var jums tiešām palīdzēt, teiksim, saprast to 9. panta iepirkumu tādu, teiksim, virzību, stadijas un kādi tur var būt knifi. Tālāk iesim pie publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā veiktiem iepirkumiem. Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā veikti iepirkumi, tātad ir šie te iepirkumi, ko pasūtītājs veica, tam nepieciešami tie pakalpojumi, kas minēti publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā. Tātad, kā jau minēju, tie ir īpaši pakalpojumi, kuriem būtībā publisko iepirkumu direktīva ir noteikusi, ka tur var būt atvieglota iepirkuma veikšanas kārtība. Tas saistīts ar to, ka šie pakalpojumi visdrīzāk ir tādi, kuriem nav īsti tāds pārrobežu intereses, proti īsti nav citu valstu varbūt dalībnieki, kas gribētu vai varētu šos pakalpojumus sniegt Latvijā. Piemēram, apsardzes pakalpojumi. Visdrīzāk, ņemot vērā apsardzes specifisko regulējumu, diez vai kāds no, piemēram, Vācijas gribēs šo pakalpojumu sniegt Latvijā, ņemot vērā to slogu, kas viņam būs jāveic, jāiegūst tātad licences un tā. Kas tad ir 9. panta kārtībā 10. panta kārtībā veikts iepirkums? Būtībā viss, kas jums ir jādara, ir uzskaitīts 10. panta 1. daļā. Tātad tur ir uzskaitīti visi panti, kas ir jāievēro. Atšķirībā no 9. panta, arī 10. pantu var veikt divās pakāpēs. Proti sākt ar kandidātu atlasi un pēc tam vērtēt piedāvājumus. Kas gan ir jāatcerās, jebkurā gadījumā gan piedāvājumi, gan pieteikumu termiņi nedrīkst būt īsāki par 10 darbdienām, un arī tad, ja jūs izdarat grozījumus, piedāvājuma iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 darbdienām. Ja mēs paskatāmies uz 10. panta 1. daļu, gribas teikt, interesantākais ir nevis tas, kas tur ir rakstīts, bet tas, kas tur nav rakstīts. Tātad tās ir tās normas, kas uz 10. panta kārtībā veiktiem iepirkumiem neatiecās. Pirmais uzreiz, kas nāk prātā, ir kvalifikācijas prasības. Tātad
10. panta pirmajā daļā nav atsauces ne uz 45. ne uz 48. pantu, kurā ir noteikts tātad prasības pretendentām finansiālajiem stāvoklim un prasības tehniskajām un profesionālajām spējām. Tas, protams, nenozīmē, ka jūs tās nevarat noteikt. Jūs varat tās noteikt, bet tad jums ir tomēr šie panti jāievēro un jāievēro vispārējie publisko iepirkumu pamatprincipi. Tātad tās prasības nedrīkst būt ierobežojošas, nedrīkst būt kādam pretendentam par labu un tā. Vēl nianse ir arī 42. pāns izslēgšanas noteikumi, uz kuru arī būtībā nav atsauces 10. panta pirmajā daļā. Tomēr, kā jau iepriekš minēju par apsardzes pakalpojumiem, kur ir šī obligātā prasība, tātad apsardzes pakalpojumos ir jāpārbauda izslēgšanas noteikumi, un arī pasūtītājs to var darīt 10. panta kārtībā veiktā iepirkumā, tikai tad ir jāatrunā, ko jūs pārbaudat. Tātad, ja jūs ieliksiet atsauci uz visu 42. pantu, jūs pārbaudīsiet visu 42. pantu, bet jūs varat arī likt atsauci uz konkrētu, teiksim, izslēgšanas noteikumu un to pārbaudas kārtību, ko jūs gribat pārbaudīt. Piemēram, vai pretendents ir izpildījis savus nodokļu saistības. Tas ir tāds droši vien biežākais, ko pasūtītāji grib pārbaudīt. Tā. Iesim tālāk jau pie iepirkuma procedūrām. Tātad, kā jūs redzat, ir 6 iepirkuma procedūras. Tādā samērā raitā solī iziesim visām cauri, lai apmēram jūs saprastu, ko katra šī procedūra nozīmē un kāds ir, varbūt atšķirības no citām procedūrām. Ko es gribu pateikt, ka, teiksim, katra iepirkuma procedūra ir tāda, kāda viņa ir, jo viņai ir konkrēts mērķis. Un ar to konkrēto mērķi saprot to, ka ir varbūt dažādas situācijas, kuras pasūtītājiem vajag risināt, un tāpēc arī, teiksim, direktīvas, teiksim, tekstā ir noteikts, ka ir šīs te procedūras, kuras var tad pie konkrētiem apstākļiem piemērot. Ko vēl pie šī gribu minēt? Kā jūs redzat, šeit nav minēts ne metu konkurss, ne 9. un 10. pants. Tas ir apzināti, jo tās nav iepirkuma procedūras. Iepirkuma procedūras ir tikai tās, kas minētas šajā sarakstā, kas noteikts 8. pantā. Kāpēc es šo gribu arī uzsvērt? Tad, kad jūs lasat likumu, arī likums ir jālasa, tā kā tur ir rakstīts. Tātad, ja likumā ir tekstā minēts, ka tas regulējums attiecās uz iepirkuma procedūrām, tas nozīmē, ka tas regulējums attiecās uz iepirkuma procedūrām. Ja tas regulējums attieksies arī uz 9. vai 10. pantu, tad tajā regulējumā tā arī būs rakstīts. Piemēram, ja paskatās 18. panta pirmo daļu, tur tā arī rakstīts, ka iepirkuma plānā norāda informāciju par iepirkuma procedūrām un 9. 10. pantu. Tātad ir uzsvērts, uz ko tieši šis regulējums attiecās. Izņēmums vienīgais, kam ir jāpievērš uzmanība, kur par iepirkuma procedūru saprot arī publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā veikto iepirkumu, ir 68. pants, bet tur tas arī tad ir konkrēti ierakstīts. Proti, pirmās daļas pašā pēdējā teikumā ir ierakstīts, ka šī panta izpratnē par iepirkuma procedūru saprot arī publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā veiktus iepirkumus. Tas vienkārši, vienkārši lasot 68. pantu, lai nav katru reizi jāraksta, ka iepirkuma procedūras un publisko iepirkumu likuma 10. pantā veikts iepirkums. Tā. Bet tās ir tās nianses, ko es gribu, kam jūs pievēršat uzmanību, ja jūs lasat publisko iepirkumu likumu. Bet, tālāk jau iesim pēc būtības par katru no iepirkuma procedūrām un kādas tur ir tās nianses un kādi ir, teiksim, būtiskākie noteikumi un kad viņas piemērot. Un populārākais atklāts konkurss. Tas droši vien ir vislabāk zināmais, neskaitot 9. pantu. Atklāts konkurss tātad ir tā procedūra, kas būtībā nodrošina lielāko atklātību. Tā ir procedūra, kurā visi piegādātāji var iesniegt piedāvājumus, un arī pasūtītājiem ir jāizskata pilnīgi visi iesniegtie piedāvājumi, kas sastāv gan no
teiksim, informācijas par pašu pretendentu, tātad kandidātu. Kandidāti tādā izpratnē, ka viņš sniedz informāciju par savu kvalifikāciju, gan arī par jau konkrēto piedāvājumu. Kāpēc es to uzsveru? Jo pēc tam mēs redzēsim procedūras, kurās ir šīs divas pakāpes. Jā, tad atklāts konkurss ir vienas kārtas procedūra. Līdz ar to atklāts konkurss ir būtībā paredzēts tādām precēm, pakalpojumiem, arī būvdarbiem, kas ir vienkāršas standarta preces, pakalpojumi, arī būvdarbi, kas nav sarežģīti, kas ir ļoti vienkārši, kur nav nekādas ļoti specifiskas prasības. Tālāk jūs redzat arī minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus. Jā, var redzēt šeit tās atšķirības starp to, ko nozīmē, ja iepirkums pārsniedz ministra kabineta noteiktās robežvērtības, ja ir zem, un tad vēl šie te īpašie noteikumi, ja jūs esat publicējuši iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ja ir elektroniskā iesniegšana, tad uzreiz jūs varat saīsināt. Un vairs, tas atklātais konkurss nav tik garš, kā ieraugot pirmās 35 dienas. Tālāk jau jūs redzat šo atklātu konkursu norises schēmu. Līdzīgi jau kā 9. pantā, viss sāks ar sagatavošanos pašam iepirkumam. Tātad jūs saplānojat, ko jums vajag, noskat iepirkumu priekšmetu, kāda ir paredzamā līguma cena, sagatavojat nolikumu un izsludinat iepirkumu. Tālāk piedāvājuma iesniegšanas gaitā jūs atbildat uz jautājumiem, ja jūs tādus saņemat, veicat izmaiņas, ja nepieciešams, un ja tas nav ļoti būtiski. Šeit sāks nianse, ja ir iesniegta sūdzība iepirkuma uzraudzības birojā par prasībām, kuras noteikts nolikumā, un tad atver piedāvājums, ja vien ir bijusi sūdzība, un tur, ir jums pienākums, tur izbeigt iepirkumu, vai jūs paši izlemjat. Tālāk jau piedāvājuma vērtēšana. Ja viss līdz šim ir gājis labi, un jūs atverat piedāvājumus, un jūs tiekat pie viņiem, tad jūs sākat piedāvājumu vērtēšanu, pārbaudat noformējumu, kvalifikāciju, tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumus. Tad jūs pieņemat lēmumu par iespējamo uzvarētāju, pārbaudat izslēgšanas noteikumus. Tad, kad jūs esat tikuši pie tā gala pretendenta, ar kuru varētu slēgt līgumu, jūs tad pieņemat gala lēmumu un informējat pārējos pretendentus par rezultātiem. Šeit atkal pa vidu var būt sūdzība, kas jums ir jāpatur prātā, bet ja viss noris labi, viss beidzas labi, jūs slēdzat līgumu. Un tad atkal ir līguma izpilde, līguma grozījumi, ja tie ir nepieciešami, un pašās beigās tad paziņojums par līguma izpildi. Kāpēc es ieliku šo schēmu prezentācijā? Atkal, lai jūs saprastu, atšķirību starp to, nākamā būs divpakāpju procedūra, slēgts konkurss, to atšķirību starp vienas pakāpes procedūrām un divpakāpju procedūrām, kur ir šī kandidātu atlase. Jā, tātad slēgts konkurss. Esam tālāk jau nonākuši pie slēgta konkursa. Slēgts konkurss ir divu pakāpju procedūra. Visi interesētie pretendenti piegādātāji var piedalīties sākotnējā kandidātu atlasē, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie, ko pasūtītājs uzaicina. Šeit jūs arī redzat visus minimālos termiņus, gan kandidātu atlasē, gan piedāvājumu vērtēšanai. Slēgtu konkursu, vismaz pēc ieteikumiem, vajadzētu izmantot tad, kad tirgu ir ļoti liela konkurence. Jo tā doma ir tāda, ka jūs sākotnēji atlasat kandidātus, tātad jūs atlasat tos piegādātājus, tos tirgus dalībniekus, kuri atbilst jūsu prasībām kvalifikācijai.
Un tad jūs varat uzaicināt vai nu visus, vai arī, teiksim, noteikt kaut kādu skaitu, kurus jūs uzaicināsiet iesniegt piedāvājumus. Un tad jūs vērtējat nevis visus piedāvājumus, bet tātad tikai tos piedāvājumus tikai no tiem pretendentiem, kurus jūs aicinājāt iesniegt piedāvājumus. Jā, un manuprāt, tādēļ tā ir slēgts konkurss tādā ziņā ļoti laba procedūra, jo jums nav jāvērtē tad visi 20, teiksim, pretendenti, kuri iesniedz gan teiksim, savus kvalifikācijas dokumentus, gan arī piedāvājumus, jo piedāvājums tomēr ir ļoti apjomīga dokumentācija. Protams, ņemot vērā, ka ir šīs divas pakāpes, procedūra pēc būtības sanāk garāka. Ir 2 šie termiņu posmi, tomēr tas administratīvais sloks, ņemot vērā šo iespēju samazināt kandidātu skaitu, ir stipri mazāks. Un ne tikai jums kā pasūtītājiem, bet arī tirgus dalībniekiem, arī piegādātājiem, kuriem nav sākotnēji jau jāgatavo visa piedāvājuma pakete, kur, pat ja viņš, piemēram, neatbilst kandidātu atlases prasībām. Līdz ar to, ja jūs tā ikdienā rīkojat atklātus konkursus, kur ir daudz liels pretendentu loks, varbūt ir, teiksim, varat apsvērt, izmantot slēgtu konkursu, kur ir šīs 2 pakāpes, kur, teiksim, varētu būt tas administratīvais sloks bišķīt mazāks. Bet jā, kā tad izskatās slēgts konkurss? Sākums tāds pats kā visām procedūrām. Plānojam iepirkumus, sagatavojam šajā gadījumā gan tikai kandidātu atlases nolikumu un izsludinam iepirkumu. Šeit arī atbild uz jautājumiem. Var veikt izmaiņas, ja nepieciešams. Atkal var iesniegt sūdzības, bet, ja viss ok, atveram pieteikumus un pieteikumu vērtēšanas tad stadijā skatieties to, vai iesniegtās kandidātu pieteikumi ir atbilstoši. Atkal izvērtējiet izslēgšanas noteikumus, pieņemat lēmumu un tos, kuri būtu uzaicināmi iesniegt piedāvājumus, aiciniet iesniegt piedāvājumus. Atkal varbūt atbild uz jautājumiem. Jūs atkal varat veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, tajās prasībās, ko jūs, teiksim, noteicāt pretendentiem par iepirkuma priekšmetu. Atkal šeit var būt sūdzība, bet, jo viss ir ok, atverat piedāvājumus un tagad jau vērtējat tikai piedāvājumus. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā, kā jau parasti, pārbauda noformējumu, pārbauda atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un viss ir pieņem lēmumu par iespējamo uzvarētāju, atkal pārbauda izslēgšanas noteikumus, un tad jau pieņem gala lēmumu par to pretendentu, kuram būtu piešķirams līguma slēgšanas tiesības, informējam par rezultātiem, atkal, ja ir sūdzība, tad skatāmies sūdzību un slēdzam līgumu. Un atkal līguma izpildē līguma grozījumi, ja tie nepieciešami, un paziņojums par līguma izpildi. Tātad, īstenībā jau būtībā tas ir tāds pats atklāts konkurss, tikai viņš ir sadalīts 2 daļās, un līdz ar to nāk klātie procesuālie pienākumi bišķīt vairāk. Bet tomēr tas administratīvais sloks un tas darbs, ko jums uzliek visu piedāvājumu vērtēšana, vajag mēģināt apsvērt. Varbūt citreiz slēgts konkurss jums, teiksim, ja ir vairāk laiks, teiksim, nodara labāk. Bet, tas tā, ieteikums apsvēršanai. Tālāk, jo mēs ejam uz tādām jau interesantākām procedūrām, kas arī ir kā procedūras, bet kuras pieļauj jau sarunas vai dialogu par iesniegtajiem piedāvājumiem. Tātad konkursa procedūra ar sarunām un konkursa dialogs. Būtībā šīs procedūras jāizmanto tādos gadījumos, ja jūsu iepirkuma priekšmets ir tāds, kur ir nepieciešami kaut kādi pielāgojumi. Piemēram, tādos gadījumos, ja jums tā kā ir apmēram skaidrs, ko jums vajag, jūs zinat, varbūt pat risinājumu, bet viņš nav tirgu pieejams, tur vajag kaut kādu specifisku pielāgojumu vai kaut kādu specifisko risinājumu.
Bet tā situācija var būt arī tāda, ka jūs nezināt, ko jums, teiksim, jūs nezināt risinājumu. Jūs nosakat funkcionālās prasības, jūs nosakat sasniedzamo rezultātu, un tad kandidāti un pretendenti, viņi tad dod jums tos variantus, ko jūs varētu izdarīt. Vēl viens iemesls konkursu procedūrai ar sarunām vai konkursu dialogam ir arī tas, ja tiešām iepirkuma priekšmets ir sarežģīts, kur tiešām vajag šīs sarunas vai dialogu daļu, lai varētu, teiksim, sagatavot gan šo piedāvājumu kvalitatīvi, vai, teiksim, tur ir kaut kādi juridiskie vai finansiālie jautājumi, kurus nevar tā ļoti viennozīmīgi ierakstīt, tā kā atklāt konkursu nolikumā, kur ir tomēr nepieciešams kaut kādas, varbūt, sarunas vai diskusijas, kā tās prasības labāk izpildīt, teiksim, lai abas puses būtu apmierinātas. Konkursu procedūra ar sarunām un konkursu dialogu var rīkot arī pēc atklāta vai slēgta konkursa, ja šie iepirkumi ir beigušies neveiksmīgi, tad tur nav atbilstoši piedāvājumi pārsniedz paredzamo līgumu cenu, tie ir nepamatot lēti, iesniegti pēc termiņa beigām vai neatbilst kvalifikācijas prasībām. Tātad būtībā ir šie tādi divi lielie bloki, kad ir piemērot konkursu procedūra ar sarunām un konkursu dialogu. Tātad viens ir pēc būtības iepirkuma priekšmets, to pieprasa būtībā šo kaut kādu sarunu vai dialogu daļu, un otrs ir pēc atklāta vai slēgta konkursa. Bet jau par tieši konkursu procedūru ar sarunām, jo kaut arī viņas abas ir samērā līdzīgas procedūras, tomēr ir bišķiek nianses. Kā notiek konkursu procedūra ar sarunām? Pirmajā kārtā, tāpat kā slēgtā konkursā, pasūtītājs atlasa kandidātus. Tātad jūs nosakat kandidātu atlases prasības, un jūs atlasat tātad šos kandidātus, kurus jūs uzaicināsiet iesniegt piedāvājumus. Un tad otrajā kārtā jūs aicinat kandidātus tā kā uzsākt sarunas vai, teiksim, izniegt sākotnējos piedāvājumus. Un tā doma ir tāda, ka jūs sarunu rezultātā uzlabojat un tā kā noslīpējat līdz galam to piedāvājumu, ko pretendents ir iesniedzis. Jūs varat nolikumā norādīt tieši apspriežamos arī aspektus, ko jūs tieši tā kā gribētu runāt, bet jāatceras arī tas, ka jūs varat norādīt, piemēram, ja sākotnējie piedāvājumi ir ok, ka, ir tā situācijas, ka jūs varat vienkārši sarunas tiešām neveikt, jo tas nav vajadzīgs. Tātad tā būtība konkursu procedūrai ar sarunām ir, kā sarunu gaitā jūs uzlabojat kopā ar pretendentu viņa iesniegto piedāvājumu, lai nonāktu pie tā jums kā pasūtītāja labāko risinājumu. Kā jau minēju, piedāvājumu pieteikumu iesniegšanas termiņi, tāpat var saīsināt kaut ko, ja vajag, bet pēc būtības tas dienu skaits ir samērā līdzīgs, tikai tas, ka atkal divas pakāpes. Un konkursu dialogs. Kā jau teicu, konkursu dialogs ir līdzīgs konkursu procedūrai ar sarunām. Tā nianse un tā atšķirība ir tāda, ka, ja konkursu procedūrā ar sarunām jūs arī, teiksim, ar pretendentiem runājat par viņu piedāvājumiem un uzlabojat, tad konkursu dialogā jūs pēc būtības runājat par pašu iepirkumu priekšmetu un kādas prasības tur varētu būt. Bet, struktūrāli procedūra ļoti līdzīga. Pirmajā kārtā atlasa pieteikumus, tātad jūs atlasat tos kandidātus, kuri atbilst kandidātu atlasē noteiktajām prasībām, un tad, teiksim, tos kandidātus, kurus esat atlasījuši, uzaicinat, teiksim, iesniegt sākotnējos piedāvājumus, tad jūs ar viņiem diskutējat, veidojat dialogu par tām prasību, par to prasību izpildi, un pēc tam jau, prasat viņiem iesniegt to beigu rezultātu, to beigu piedāvājumu, un tad pieņemat lēmumu par to, kurš tad būs labākais. Šeit tā būtiskā nianse, ir tāpat kā konkursu procedūra ar sarunām, ka te visdrīzāk nebūs tehniskā specifikācija ļoti konkrēta. Te būs visdrīzāk funkcionālās prasības, kas būs aprakstošas, kas noteiks to sasniedzamo rezultātu, ko jums vajag.
Jā, tātad tā atšķirība starp dialogu un sarunām ir būtībā, ka sarunās jūs uzlabojat esošo piedāvājumu, bet dialogā būtībā runājat par to, kā konkrēto iepirkumu priekšmetu izpildīt, un tad no tā balstoties pretendenti iesniedz piedāvājumus, un tajā brīdī, tad, kad jūs kā pasūtītājs saņemat to, teiksim, gala piedāvājumu, kas ir ok, tad jūs uzreiz aicinat, nevis uzreiz, bet tad jūs aicinat pretendentus iesniegt, visus tos gala piedāvājumus, ko jūs vērtēsiet, balstoties uz kritērijiem, jo kritēriji vienalga ir jāvērtē, lai jūs nonāktu pie izdevīgākā piedāvājuma. Šeit nianses, kas jāatcerās, pieteikuma termiņi ir noteikti, bet piedāvājuma iesniegšanas termiņi nav noteikti. Līdz ar to, pēc būtības vai jūs kā pasūtītājs noskat vai vienojaties ar atlasītajiem pretendentiem un vienojaties tātad par šo piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Tālāk mēs ejam pie procedūras, kuru tikai retais ir dzīvē redzējis. Procedūra, kas ir ļoti interesanti pēc būtības, bet ļoti izaicinoša. Es negribu lietot vārdu sarežģīti, bet izaicinoša. Tā ir inovācijas partnerības procedūra. Inovācijas partnerības procedūrā pēc būtības pērk pasūtītājs ne tikai pašu pakalpojumu, vai teiksim, preci, vai varbūt būvdarbus, bet gan šo te pētniecības procesu, gan arī izstrādes procesu. Dažādos, teiksim, avotos par inovācijas partnerības procedūru ir rakstīts dažādi, teiksim, par to kārtu skaitu, tādā ziņā es to domāju. Dažos avotos ir rakstīts, ka tā ir 2 kārtu procedūra, dažos 3, jo tā doma ir tāda, ka atkal ir kandidāta atlase, tātad jūs zinat, ko jums vajag, jūs zinat to sasniedzamo rezultātu, un jūs apmēram arī zinat līdz ar to, kādas kvalifikācijas prasības šiem te piegādātājiem būtu nepieciešamas. Tātad ir šī kandidāta atlase, un tad sākas sarunu daļa, kurā pretendenti kandidāti iesniedz pētniecības un inovācijas projektu, tātad, to sākotnēju, es negribu teikt vīziju, bet tādu sākotnēju piedāvājumu par to, kā tas gala rezultāts varētu izskatīties, un tad jau ar šiem teiksim, ar tiem pretendentiem, kurus kandidāts, tā kā ir atlasījis, kur varētu būt tas rezultāts pasūtītāja ieskatā visreālākais, viņš jau slēdz tālāk partnerības līgumu un, tā kā novada to procesu, sākas pētniecības daļa un sākas šī te pētniecības izstrāde, tātad attiecīgi pakalpojumu preču vai būvdarbu šī te pētniecības daļa, un arī beigās ir šī te izstrāde. Šeit līdzīgi kā konkursu dialogam ir tikai sākotnējie termiņi un piedāvājuma iesniegšanas termiņi nav noteikti, ņemot vērā to, ka šeit ir runa tiešām par inovatīviem, visdrīzāk precēm vai pakalpojumiem, kur tādu standarta termiņu nevarētu, tīri praktiski nevarētu noteikt. Jā, šeit ir šie inovatīvie risinājumi, un šeit tiešām jāsaprot, ka mēs runājam par pētniecību, par pilnīgi jaunām precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas tirgu neeksistē, kur ir nepieciešama šī pētniecības daļa. Tas nav pielāgoti pakalpojumi, tie nav kaut kāds pielāgots preces, bet tiešām kaut kas tāds, kas tirgu neeksistē, vai tikai varbūt kaut kas ir kaut kāda pirmie tādas pazīmes, pirmie dīksti varbūt. Tā kā jā. Bet, kā jau es teicu, dzīvē viņu ir redzējis retais. Cerams, ka ņemot vērā, teiksim, tādu Eiropas virzību, strateģisko iepirkumu, kas teiksim, sevi ietver arī inovācijas, ka mēs dzīvē redzēsim viņus vairāk. Jā. Un tālāk saruna procedūra. Sarunu procedūra ir tā procedūra, kas ir vismazāk regulētā procedūra. Sarunu procedūra nozīmē to, ka pasūtītājs ir tādā situācijā, ka viņam nav jēgas nav būtībā jēgas vai nav
Es negribu teikt laika, bet, nu jā, situācija pieprasa to, ka pasūtītājs pats uzrunā konkrētu tirgus dalībnieku vai vairākus un rīko sarunas par līguma noteikumiem. Ņemot vērā šo sarunu procedūras, to schēmu, kas ir, ka pasūtītājs pa taisno uzaicina bez vispār kādām sākotnējām publikācijām, sarunu procedūra ir ļoti liels sarkanais karoks, jo tātad tur ir praktiski nav konkurences, praktiski nav publicitātes, līdz ar to pasūtītājiem ir tāda ļoti liela rīcības brīvība, kas uzreiz ir tāds, vienmēr ir aizdoms par korupciju, par kaut kādām tādām, teiksim, sliktām lietām. Tādēļ sarunu procedūra kaut arī pati par sevi nav regulēta, bet viņi var izmantot tikai stingri noteiktajos gadījumos. Tos gadījumus mēs apskatīsim. Kaut arī sarunu procedūra tiešām nav regulēta, izslēgšanas noteikumi ir jāpārbauda, bet ir izņēmumu gadījumi. Izņēmumu gadījums ir, piemēram, sarunu procedūra pie ārkārtas apstākļiem, ja tas ir eksistenciāli svarīgi, tur sabiedrības drošībai, veselībai un tādās situācijās. Sarunu procedūrā arī nav jāievēro nogaidīšanas termiņš un tā līguma var slēgt uzreiz. Izņemot tad, ja pasūtītājs pats izvēlās publicēt brīvprātīgo paziņojumu, tad gan ir jānogaida. Kāpēc sarunu procedūrai nav automātiski paredzēts šis nogaidīšanas termiņš, jo, piemēram, ja ir šī sarunu procedūra, jo ir iestājušies ārkārtas apstākļi, tas nozīmē, ka pasūtītājiem ir jārīkojas ātri, proti viņš uzaicina kādu pretendentu, kādu tirgus dalībnieku iesniegt, nosacīt piedāvājumu par to, ka man šo vajag ātri izdarīt, jo tad notiks kaut kas vēl sliktāks. Un vienkārši ir jāsāk darīt, nav laika tādai birokrātijai, teiksim tā. Bet pat iepirkuma procedūra kā tā nav ļoti regulēta, beigas tāpat jums ir jāievēro, gribas teikt cilvēcīgi, ne cilvēcīgi, bet ir jābūt iepirkuma procedūra ziņojumam, ir jābūt līgumam publicētam pircēju profilā, un arī ir jābūt paziņojumu par līguma izpildi. Tātad pat, ja sākums ir tāds ļoti daram, tad beigas vienalga viss ir jāpublicē. Kas var būt tie gadījumi, kad var rīkot sarunu procedūru, tātad, kā jau minēju, tie ir tie gadījumi, kad ir ārkārtas apstākļi, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt, bet šie ārkārtas apstākļi, tātad sarunu procedūra var būtībā attiecināt uz tiem, teiksim, darbiem vai pakalpojumiem vai piegādēm, kas ir šo te apstākļu novēršanai, nevis tātad jau kaut kādiem tādiem jau tādiem nopietniem darbiem, bet tikai, būtībā to apstākļu novēršanai. Vēl šie izņēmumi var būt, ja ir kādam tirgus dalībniekam vienkārši vienīgā iespēja to darīt, tur var būt, piemēram, autortiesības, kaut kādas licences, vienkārši nav opciju citam pretendentam, tirgus dalībniekam to izdarīt. Tie ir tādi divi populārākie, protams, sarunu procedūru var rīkot arī pēc atklāta vai slēgta konkursa. Ja nav iesniegti piedāvājumi, tas ir viens no populārākajiem gadījumiem. Tātad, ja nav konkurences tur tehnisku iemeslu dēļ, uzskaitījums tur ir 8. pāns 7. daļā diezgan plaši, bet tie neteiksim populārākie ir šie te, ko es minēju. Un kā pēdējais, metu konkurss. Un šeit atkal metu konkurss nav iepirkuma procedūra, metu konkurss ir metu konkurss. Es negribu teikt tā būtiskākā atšķirība, jo metu konkurss tiešām nav iepirkuma procedūra, bet tas, kas jums ir jāatceras, ka metu konkursa rezultātā jūs iegūstat metu vai plānu, un jūs metu konkursa rezultātā nekad neslēgsiet līgumu. Proti, jūs iegūstat šo te rezultātu, bet jūs nekad neslēgsiet pakalpojumu līgumu tā kā par kaut kā vēl izpildi. Metu konkursu rīko tikai tad, ja paredzamā līguma cena tātad ir sākot no 10 000 eiro,
Metu konkursu var rīkot kā vienkārši metu konkursu, kur jūs tiešām iegūstat tikai, nu, teiksim, to metu vai plānu vai skici, vai arī kā daļu no, nu, nevis kā daļu no, bet kā pirmo kārtu, varbūt jāsaka tā, un tad, teiksim, otrajā kārtā jums būs saruna procedūra. Proti tā doma ir tāda, ka jūs uztaisat metu konkursu un iegūstat plānu, un pēc tam slēdzat pakalpojumu līgumu, kā rezultātā, piemēram, to plānu, teiksim, uzstājas par projektu. Nu, tas tāds droši vien biežākais piemērs. Bet kas vienmēr ir jāatcerās metu konkursu rezultātā, ja jūs taisat sarunu procedūru, tur vienmēr būs pakalpojumu līgums. Šis arī ir ierakstīts sarunu procedūras vienā no punktiem. Tur būs tikai pakalpojumu līgums, nekāda nebūs būvdarba līgums. Nu, tā kā nevar pārlikt no metu konkursa, kur jūs iegūstat metu, un tad uzreiz hops uz būvdarba līgumu. Tā nevar, jums būs pa vidu pakalpojumu līgums. Metu konkursā var noteikt godalgas, nu, teiksim, nu, ka jūs tur 1., 2., 3. vietā dodat kaut kādu naudiņu par viņu ieguldījumu, un tad, kas ir jāatceras, ka tā paredzamā līguma cena tam metu konkursam būs nu, tās godalgas vai maksājumi, un tad, ja jūs arī plānojat to sarunu procedūru, tad arī vēl jāpieskaita klāt tā, nu, tā projekta, nu, teiksim, paredzamā līguma cena. Kas vēl ir atšķirība no pārējām iepirkuma, nu, nevis no pārējām iepirkuma procedūrām, bet vispār no iepirkuma procedūrām, metu konkursā nav iepirkuma komisijas, bet metu žūrija. Tur parasti ir tā, ka metu konkursā, ja jūs nosakat kaut kādas prasības, tad arī šiem te metu žūrijas komisijas locekļiem daļai ir jāatbilst šīm te prasībām. Proti, metu konkursā, jā, tad, nu, jo tā doma ir tāda, ka metu konkursu žūrijai ir jāspēj objektīvi izvērtēt to metu, kas ir iesniegts. Nu, lai, teiksim, viņi zina, ko dara, nu, arī iepirkuma komisija ir jāzina, ko viņi dara, bet metu konkursā, tāpēc šis ir tā konkrēti nodalīts, ka, nu, pasūtītājs tad var piesaistīt arī šos nozares profesionāļus un ekspertus, lai, nu, tos metus var objektīvi izvērtēt, kas tiešām ir, nu, realizējami un īstenojumi. Jo, piemēram, jā, kaut kādā ļoti specifiskā metu konkursā, nu, uzaicinātu mani, un tur, nu, nezinu, celt kaut kādu, nu, tātad pasūtītājs gribētu iegūt metu kaut kādai dzelzceļa stacijai, nu, es tur varētu, nu, es droši vien neko tur visdrīzāk nesaprastu, ņemot vērā, ka, nu, kaut kas tik ļoti specifisks kā dzelzceļa stacija, droši vien, nu, es nemācētu objektīvi izvērtēt tīri, nu, no tā, ka man nav zināšana tādu. Jā, un kā jau minēju, metu konkursu rezultātā netiek slēgts iepirkuma līgums. Tas ir tas būtiskākais, kas jums ir jāatcerās, tur nekad nebūs līgums, vienmēr būs tas jūsu, tas, ko jūs iegūsiet, būs tas mets vai plāns. Jā, un tas ir arī viss, ko es gribēju jums pastāstīt.